Labdien! Vēlos mazliet pastāstīt par kosmopolitu pakalpojumu cenām. Vispirms, priekš tiem, kas vienkārši grib uzzināt, kur var izvēlēties abonēšanas plānu, to var izdarīt caur aplikācijas vai mākoņu pakalpojuma iestatījumiem, nospiežot uz zobratiņa un sadaļa maksājumi. Šeit būs redzami 3 pieejamie maksas plāni, un plānu var izvēlēties vienkārši tā nospiežot, apstiprinot izvēli, un pakalpojumu rēķinus mēs piestādām katra mēneša pirmajos datumos par pagājušo mēnesi. Lūk, par cenām. Katrs tikko piereģistrētais uzņēmums būs uz demo plāna, kuram ir pieejami 5 dokumenti mēnesī. Savukārt, nākamā pakāpe, kuras vienmēr iesaku, ar kuru sākt, ir robo plāns 5 eiro mēnesī, un šī cena tātad būs atkarīga no lietotāju skaita un dokumentu skaita mēnesī. Tātad 5 eiro iekļaujās viens lietotājs un 100 dokumenti. Lūk, ja uzņēmumam tiks pievienoti vēl 2 lietotāji, tātad kopā 3, tad rēķina summa būs 15 eiro bez PVN. Un šie abi demo un robo plāni, tie darbojās ar robotizēto digitalizāciju. Tas nozīmē, ka pēc tam, kad dokuments ir digitalizēts, kad mūsu robots ir nolasījis datus, lietotājiem pašam būs jāpārbauda šo datu precizitāti. Tad jāpārliecinās, ka robots ir nolasījis visu precīzi, un ja būs kļūdas, šīs kļūdas jāizlabo. Savukārt nākamie 2 plāni darbojās ar robotizēto digitalizāciju, plus šos datus 2 kārtās pārbauda mūsu speciālisti. Viņi pārbauda iespējamās kļūdas, izlabo tādas, ja tādas ir bijušas, un apstiprina dokumentu kā digitalizētu. Un tur jau tāda datu precizitāte ir tuvu 100%, protams, kaut kāda sīkas cilvēcīgas kļūdas mēdz būt, bet visai reti. Tātad plāns precizitāte ir 7 eiro mēnesī par lietotāju un sevī iekļauj 30 dokumentus. Būtiskā cenu atšķirība patiesībā veidojās nevis no tiem 2 eiro, kas ir lietotāja maksa, bet gan drīzāk par dokumentu skaitu virs iekļautā limita. Tātad šeit ir 100 dokumenti mēnesī. Ja šis limits tiek pārsniegts, pie rēķina pieskaita vēl 5 eiro un uzņēmumi piešķir vēl papildus 100 dokumentu limitu. Savukārt ar 7 eiro, ja tiek pārsniegts šis 30 dokumentu limits, tad katrs nākamais dokuments virs limita ir 40 centi bez PVN. Tātad šis plāns būtībā ir izdevīgs tad, ja ir vajadzīga augsta precizitāte, ja, teiksim, uzņēmuma vadītājs nevēlās nodarboties ar datu precizitātes pārbaudi, un ja dokumentu skaits virs limita nav grandios, teiksim tā. Un visbeidzot, plāns maksā, kad izmanto, ir visizdevīgākais tiem uzņēmumiem, kuros ir daudzas norēķinu personas, bet uz vienu norēķinu personu ir neliels dokumentu skaits mēnesī. Būtībā tiem uzņēmumiem, kur neatmaksājās maksāt šo lietotāju maksu mēnesī, tā vietā lietotāja maksa ir par pirmiem 3 lietotājiem vispār nav, un par katru nākamo lietotāju tātad sākot no 4. un uz priekšu, lietotāja maksa ir 2 eiro bez PVN. Un vēl papildus ar šo plānu maksā, kad izmanto, ir iespējams arī digitalizēt rēķinu rindiņas. Šis pakalpojums maksā papildus 2 centi bez PVN par katru rēķina rindiņu. Un piebildīšu, ka ja esat grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmums un vēlaties maksāt par savu klientu uzņēmumu kontiem, tad to ir iespējams darīt. Un sanāk, ka tiklīdz jūs atzīmējat, ka maksāsiet par klienta uzņēmumu, tā katrā klienta uzņēmumā
būs pieejama 200 dokumentu limits un viens papildus lietotājs bez maksas. Tā kā, ja esat grāmatvedības apkalpojumu uzņēmums, ļoti iesaku izmantot šo iespēju. Paldies!